Puisis savus jaunības gadus pavadīja jautri, balles, koķetas sarunas ar jaunkundzēm. Puiša sirdi iekāroja kāda meitene. Viņa līdzinājās lapsenei, ne tikai izskatā sīka un spindzīga, bet arī apzinājās savu lapsenīgo dabu. Lai panāktu savu, viņa mācēja ritmiski kustināt savu ķermeni tā, ka lika skatienam sekot katrai auguma līnijai. Puisis tam paļāvās, un lapsene saldo dziesmu jau zumēja puisim pie auss. Laika ritējums parādīja un atklāja meitenes lapsenes dabu, jo viņa nežēlīgi sāka dzelt puiša sirdi. Viens dzēliens, pēc laika otrs. Jaunekļa sirds to vairs nevarēja izturēt, tāpēc viņu ceļi šķīrās. Pēc šīs rūgtās pieredzes puisis kļuva tāds drūms un aizdomu pilns uz visām apkārtnes meitenēm. Viņam likās, ka visas ir lapsenes, kuras tik gaida īsto brīdi, lai varētu parādīt savus dzēlienus kā prasmīgu šujmašīnu. Lai aizgaņātu uzmācīgās domas, jaunais vīrietis biežāk savu ikdienas skatījumu ietina šķidrā miglā. Tā nemanāmi sabiezēja un neļāva no tās tik viegli izkļūt. Tāds apmaldījies viņš staigāja dienu no dienas, vairs necerot no tās tikt ārā. Miglas apdullis puisis attapās purvaina ezera malā. Viņš pieliecās padzerties, lai veldzētu slāpes, kuras raisīja šķidrā migla. Iestājās tāds sastingums. Elpu aizturēja ezers, koki un tuvējie ūdens putni. Ezera ūdiņainās lūpas vēlnišķīgi smaidīja. Upuris bija noskatīts. Mirklis, un puisis vairs nevarēja pakustēties, jo kājas bija stīvas. Ezera dūksnājs tās kāri iesūca sevī. Reti kurš zināja baiso ezera velmi. Tā galvenais mērķis bija vērot un vaktēt neuzmanīgus slāpju veldzētājus, kurus tad var kāri aprīt. Ezeram kalpoja šķidrā migla. Savu uzdevumu tā bija izpildījusi. Upuris nogādāts galamērķī. Otrā rītā tajā vietā auga dzeltena puķe. Vērīgāk ieskatoties, viss ezera dūksnainais krasts bija kā nosēts ar šādām puķēm. Tās cerību pilni raudzījās uz debesīm, gaidot savu glābēju. Šo burvestību varēja laust. Īsta un patiesa mīlestība. Saule ezera muguru un tuvējo apkārtni kāri laizīja kā saldējumu. Dzeltenās puķes bija kā mazi spogulīši, kuri atstaro saules gaismu. Pamalē parādījās bite. Tā laidās no zieda uz ziedu, bet neviens nepiesaistīja. Bite bija skumja un vientuļa. Kaut kas nogāja greizi, jo nesanāca kopējo stropa veidošana ar savu izredzēto. Tas aizlaidās uz citām pļavām pie citas bites. Tā viņa nu lidinājās, cenšoties attapties no visa piedzīvotā. Bitei nezināms spēks lika nosēsties uz tās dzeltenās puķes, kura tik pagājušo nakti te uzradusies. Tāda neusticības pilna, bet kaut kas pie tās biti piesaistīja. Lido tālāk, liec man mieru. Ja mācētu runāt, tad šos vārdus skaļi izteiktu dzeltenā puķe. Varbūt tas tāpēc, ka pirmajā brīdī bite atgādināja lapseni, kā nekābas ar spārniem, lido, tikai puķa aizmirsa vai nezināja, ka bites galvenais uzdevums ir vākt ziedputekšņus, bet lapsenei viss, kā saka, pieiet pie gatava, pārtiek no saldiem šķidrumiem un augļiem, reizē līdzīgas, bet arī atšķirīgas. Bite nojauta, ka dzeltenā puķe viņu labprāt nokratītu, ja varētu, tāpēc nolēma, ka jālido prom. Nākamajā dienā bite atkal bija klāt un klusi nolaidās uz savu izredzētā zieda. Pasēdēja un aizlidoja. Tā bite savu puķi apmeklēja katru dienu. Savu kārtu nu bija sagaidījusi lietainā diena, tāpēc bites tajā dienā nebija.
Dzeltenā puķa, ļaujoties ūdens procedūrai, pieķēra sevi pie domas, ka ilgojas pēc savas medus vācējas, jo beidzot bija aptvērusi atšķirību starp biti un lapseni. Kā šojmašīnas raksti atstātie lapsenes dzēlieni bija apdzijuši, un tiem pa virsu jau auga jauns lapu dzīslojums. Saulainā diena visus mīļi apskāva, un dzeltenā puķa izslēja savus ziedus, lai zieda draudzene to pa gabalu jau redz. Vakara vējš nepielūdzams čukstēja, ka ir pagājusi vēl viena diena bez bites. Sev par brīnumu ilgas izjuta puķe. Pēc pāris mokošām gaidīšanas dienām pamalē parādījās bite. Ja dzeltenā puķa spētu savu prieku izteikt gavilēs, tad tās apņemtu visu apkārtni. Dūcošā zieda draudzene nedroši nosēdās, un dzeltenā puķa atvēra ziedus, lai bitei ērtāka sēdēšana. Lēni un skaisti sākās dzeltenās puķes un bites draudzība. Kopīgi saulēkti, saulrieti, kā saulesargu savas lapas, neizturami svelmainajās dienās puķe pārklāja bitei, lai viņas trauslie spārniņi saulē neizžūtu. Savukārt lietainajās dienās spārnotā medus vācēja, ērti iekārtojās dzeltenā zieda viducī, lai lietus viņu nesamērcē. Skarbo ziemu abi arī pārleida kopā. Savas lapas puķa neatdeva rudenim, bet gan no tām izveidoja mīkstu, ērtu guļasvietu savai bitei. Pavasara saule abus uzmodināja vienlaicīgi. Tad bite nepacietīgi gaidīja pirmos asnus savam ziedam, bet pirmos ziedpumpurus viņa maigi skūpstīja, ka to nepārprotami zieds juta. To nevarēja neredzēt, ka bija uzplaukusi maiga un patiesa mīlestība starp abiem. Nakts bija lieciniece brīnumam. Uzšķīda gaisma, un baltajos staros dzeltenā puķa pārvērtās par puisi, bet bite par meiteni. Beidzot, te abi varēja apskauties un sajust viens otra klātbūtni cilvēkiem esot. Viss sliktais bija pagājis, no šķidrās miglas nevēsts. Abi aizgāja pa taku pretī savai kopdzīvei. Pēc laika ezera dzelme dzirdēja, ka viņi viens otru mīlēja, atbalstīja, sargāja gan no karstās saules, gan negaisa. Purva īris bija atradis un sagaidījis savu biti. Sargājiet viens otru, jo ir brīži, kad purva īrisam jāļauj pabūt vienam, lai sailgojas pēc savas bites. Bitei pacietīgi jāgaida, kad purva īris atvērs savus ziedus, kuros bite atradīs māju sajūtu, drošību, patvērumu un pāri visam kā saules sargs mūžīgu mīlestību. Šo pasaku sacerēja un ierunāja Dace Veikša.